Tevi pielūdzam. Tevi pielūdzam šajā vietā. Kungs Jēzu. Tev mēs pateicamies, Kungs, par dienu, kur Tu zini, debes Tēvs, par dienu, kur Tu zini, kad sūtīji savu dēlu pēc savas draudzes. Paldies Tev! Paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu šodien sagatavoji ikvienu šai dienai. Šai dienai, Kungs, kad dosimies Tev pretī, kad Tu mūs sagaidīsi padebešos. Debes Tēvs, paldies Tev par šo laiku, par šo dienu, kurai Tu mūs gatavo. Paldies Tev, Kungs, ka mēs varam šodien Tev slavēt, šodien Tev godināt, šodien Tev pielūgt, pateikties Tev, cik liels ir Tavs visvarenības spēks, cik varena ir Tava godība, Tavā draudzē, Tavā namā šodien. Halleluja! Mēs slavējam Tevi, Kungs, par to, cik Tu esi liels un varens, visu spēcīgs, visur esošs, varens Dievs. Paldies Tev, Kungs, Jēzu, par to, ka Tu svinēji uzvaru pie krusta, ka Tu nomiri un augšām cēlies. Paldies, ka Tu izlēji savus dārgās asins par katru no mums. Paldies, ka Tu svinēji uzvaru trešajā dienā, atbruņodams nāvi, atbruņodams no visām slimībām, lāstiem. Tu esi devis šo uzvaru šodien ikvienam, kas piesauc Tevi, ikviens, kas atzīst Tavu spēku, Tavu augšām celšanās spēku, Tavu piedošanu, Tavu žēlastību. Ikviens, kas Tev pieņem, tiek glābts. Paldies Tev, debes Tēvs, par Tavu uzvaru caur Kristu Jēzu ikvienam šodien, šajā laikā. Mēs Tev pateicamies. Mēs mīlam Tevi, Kungs. Mēs godinam Tavu svēto vārdu. Mēs pateicamies Tev, Svētais Gars, ka Tu esi šeit, ka Tu darbojies šeit, ka Tu izmaini sirdis. Tu izmaini mūs. Paldies Tev, Svētais Gars. Paldies Tev, ka Tu mums dari skaidru un saprotam Tavu vārdu. Tavu vārdu, debes Tēvs, kur Tu esi paaugstinājis augstāk par visu. Mēs Tev slavējam, mēs mīlam Tevi, mēs pielūdzam Tevi, mēs godinam Tevi, Kungs Jēzu. Paldies Tev, debes Tēvs. Paldies Tev par šo dienu. Cienīgs Tu esi. Cienīgs Tu esi, Kungs. Cienīgs Tu esi pieņemt, Jēzu, visu godu, visu slāvu, pateicību. Jēzus vārdā. Amen. Sēdieties, mīļie. Sasveicinies un saka labdien visiem. Pasveicini blakus sēdošos vai stāvošos, kādu tu pozīcijas ieņēmis. Es svētīts savā vietā, es svētīts Dieva namā. Ir jauna diena, Dieva žēlastības diena, ko Dievs ir devis. Halleluja! Ir brīnišķīgi būt Dieva namā. Vietā, kur viņi slavē, kur viņi pielūdz. Gal galā Tu esi Dieva nams. Jēzus teica, kur 2 vai 3 sanākuši manā vārdā, tur es esmu viņu vidū. Tu esi viens no tiem, ar ko ķieģelīt kā pie ķieģelītim, kā šis dzīvais akmens tiek celts šī draudze. Un svarīgs ir katrs, pasaka viņam, kas tev sēž blakus, tu esi svarīgs. Dieva namā, Dieva nama celtniecībā. Halleluja. Amen. Ziniet, un ir tāda svarīga lieta, par ko Jēzus runāja. Man kaut kā sirdī mācītājs dev šo iespēju arī, kad var dalīties ar vārdu, runāt šodien un slavu Dievam. Pirms tam man bija domās tā sirdī atnāca kā cits vārds, par ko runāt. Un pēkšņi vienā dienā tas viss mainījās. Un es ticu, ka kādam ir slāpes, vairākiem, arī man ir pēc tā slāpes, lai tas arvien vairāk un vairāk tapt pilnīgāks arī manā dzīvē. Un šodien es runāšu par to, par pastāvīgumu. Tātad esi pastāvīgs. Pastāvīgs. Nevis patstāvīgs, bet pastāvīgs. Tas ir tāds, kas paliek. Tu esi tā kā akmens, kas paliek tajā vietā, kur tu esi nolikts. Tā ir šī pastāvības būtība. Esi
pastāvīgs. Un interesanti tas, par ko Jēzus runāja, par pēdējiem laikiem, kad bija runa, kad mācekļi viņam uzdeva jautājumu. Mateja evaņģēlijas 24. nodaļa. Viņš, kad runāja par visām šīm lietām, viņš runāja secību, viņš runāja par laikiem, kas viens otram, kas sekos, kas notiks. Bet gala rezultātā, Mateja 24.13, ko viņš teica, bet kas pastāv līdz galam, tas tiks izglābts. Viņš runāja par šo pastāvību, pastāvēt. Domzīme arī varētu būt pastāvēšanai, izturēt. Ziniet, tās lietas, kas notiek mūsu dzīvēs, nav nekas tā patās, vienkārši, lai ir kā ir, nav tā. Viss ir sakārtots un salikts pa vietām. Ziniet, Dieva valstībā ir kārtība. Dievs, ja viņš kaut ko ir iesācis pie mums darīt, tad tam ir kaut kāda secība un zinām kārtība. Redzot tie notikumi, kas notiek. Grēkā krišana. Bija tāds sākums, ko Dievs deva cilvēkam uzticēja. Ēdens dārs, kur viņš viņu ielika, uzticēja. Atnāca šī grēkā krišana. It kā auglis no koka, no kur nedrīkstēja aiztikt. Ko viņš pateica. Un interesanti, atkal tālāk seko pēc šī laika, kad ir šī grēkā krišana, auglis. No ko atnāca šī apgrēcība, koks, kas bija, kur nevajadzēja pieskārties, vēlns kārdināja un viss notika, viss izmainījās. Cilvēks krit grēkā. Bet pagāja atkal 1000 gadu. Un cilvēks, ko nevarēja izdarīt, to Dievs pats izdarīja. Viņš cilvēciskā veidolā atkal pie koka, pie krusta, caur to arī izpirka. Ar to koku viss iesākās, un pie tā koka krusta arī viss nobeidzās. Dievam ir kaut kāds likumsakarības, kaut kādas secības. Krusts tā ir tikai soda izpildes vieta. Atkal koks un atkal visu to grēku. Viss, kas tika savārīts, kā teikt. Bet tas bija tas, kā Dievs to bija paredzējis. Viņš to izlaboja. Viss iesākās pie šī ļauna un laba atzīšanas koka. Un viss nobeidzās pie krusta koka. Viss piepildīts, kad Jēzus pateica. Dievam ir, redziet, viņš ir viss tā sakārtojis. Visur ir kārtība. Visur ir savu secību. Un tāpatās viņš vēlās, lai draudzē mūsu dzīvēs, un tā ir viena tāda svarīga lieta, pastāvība. Ir tā, kad, Jākaba vēstule 1.12, tur ir teikts, svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā. Ir daudz un dažādas lietas, kas mūs velk atpakaļ mūsu dzīvēs. Mums nāksies saskarties ar daudz un dažādām pretim stāvēšanai, cīņai, konkrēti, pret grēku, pret kārdinājumu. Tātad Jākaba vēstule 1.12. Jākabs saka to, ka svētīgs tas vīrs, kas pastāv kārdināšanā, jo norūdījums sasniedz, tas saņems dzīvības vainagu, ko viņš ir apsolījis tiem, kas viņu mīl. Redz, Jēzus teica, kas pastāvēs līdz galam. Un atkal šeit viņš runā par šo dzīvības vainagu. Tas vainags, kas būs nobeigumā. Šis laika beigas, kad mēs tiksim parauti, gaisā padebešos, pretī tam kungam. Iziet tam cauri, ir vajadzīgs konkrētas lietas. Galatiešiem 6.9. Redziet, evaņģēlija, gan Pāvils savās vēstulēs, Pēters, Jākabs, viņi runā par šīm lietām. Galatiešiem 6.9. Tur ir teikts, tad nepiekusīsim labu darīdam, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Nav runa tikai par finansēm, par visām lietām. Mums ir visur šī sēja. Mēs ieguldām sevi, savu laiku, savus resursus, it visā. Ziniet, pastāvība, tā nav vienkārši rakstura īpašība vai disciplīna. Tā ir garīga pozīcija, kurā cilvēks apzināti izvēlas palikt uzticīgs Dievam. Tā ir tā apzināta izvēle. Tev ir tā, ka
nāks maksāt arī par daudz ko savā dzīvē. Ir lietas, kad sāp, un ir brīži, kur nav izturam, nevar paciest. Un tas ir tas, ka tu esi spējīgs pastāvēt tajā un turpināt. Ziniet, iekšā ir tā, ka citreiz kliedz pietiek, beidzot pietiek, nevar vairāk. Pastāv. Pastāv tajā, ko Dievs ir apsolījis. Es ticu, ka katram Dievs šodien grib runāt par konkrētām lietām, kur nāksies izmainīt un pieņemt svarīgs lēmums. Un ikvienam no mums tā, arī man, nāks pastāvēt. Ir brīži, kad gribās nolaist rokas un padoties. Bet ir stiprinājums. Svētais gars ir tavs palīgs tajā brīdī. Pastāv tajā. Iztur līdz galam. Tieši tāpēc arī Jēzus par to, viņš nesaka, kas labi sāk, nav tas sākums uzsvaram. Nav uzsvars uz šī sākuma, ja? Bet tieši tas, kas pastāv līdz galam, ko viņš teica Mateja evaņģēlijā. Kas pastāv līdz galam. Ir daudz un dažādi ir šie sākumi, bet Dievs neskatās uz šo startu. Viņam ir svarīgs šis process. Arī kā tu aizēji uz šo finišu. Viņš skatās uz tavu noturību. Viņš grib norūdīt mūs. Arī šajā procesā, kas ir pa ceļam uz šo dzīvības vainagu, kad tu sasniegsi šo gala rezultātu, viņš ir nomodā par tavu procesu arī. Arī par tiem brīžiem, kad tev rokas nolaižās, kad tu pasaki, viss nevar vairāk. Dievs palīdz man. Tas ir tas laiks, kad Dievs ir klāt tev, klātesošs. Viņš ir vienmēr, bet viņš tev īpaši uzmudrina un stiprina. Svētais gars tev paceļ un iedrošina. Es zinu, ka tu to vari. Ej tālāk, celies augšā. Ej tālāk, celies augšā. Ej tālāk. Ja Jēzus būtu apstājies pusceļā, nebūtu mēs, nebūtu šī glābšanas plāna. Viņš to darīja Dieva spēkā, un mums ir dots svētais gars tieši tāpēc, lai mēs to izdarītu. Ir sākums, ir process un ir nobeigums. Es pastāvīgs līdz galam. Patiesībā pastāvība sākas tajā brīdī, kad beidzas emocijas. Tad, kad tu beidz, kā saka, laist to puņķu un asaru, saņemies, kā saka, nākas sapurināties, nedod vaļu šīm emocijām. Lai par tavu dvēseli valda gars, garīgais ir primārais. Cilvēks ir gars, kuram ir dvēseli, kas mājo miesā. Mēs esam garīgi vispirms. Būs emocijas, bet neļauj tām vaļu. Neļauj tām izplūst pāri. 2. Korintiešu vēstule 5:7 ir teikts, jo mēs dzīvojam ticībā, ne skatīšanā. Tas nozīmē, ka pastāvīgs cilvēks nevadās pēc tā, ko redz vai ko jūt, vai pēc tā, ko viņš, bet pēc tā, kam viņš tic galā. Tas nav tavs sajūts. Ticība, tās nav sajūts un emocijas. Ticība ir kaut kas vairāk, ka tu to, ko vēl neredz, tu paļaujot uz Dievu vārdu sauc par esošu. Tā ir ticība, pārliecība par šīm neredzamām lietām. Ko Pāvils runā vēstulē ebrejiem. Tā ir pārliecība, tas ir kaut kas vairāk. Tas nav dvēseliskais līmenis, tās nav mūsu jūtas un emocijas, tas ir vairāk pārliecība. Es zinu, ka es zinu, ka es zinu. Mans Dievs ir uzticams, viņa vārds ir uzticams. Un tā tu staigā, un tā tu dzīvo. Tieši tas arī, ko saka Galatiešiem 6:9. Tad nepiekusīsim labu darīdam, jo savā laikā mēs pļausim, ja nepagursim. Ir kaut kāds laiks pļaujai. Un ir laiks sējai, ir laiks sējai un ir laiks pļaujai. Bieži vien līdz tam, kad ir teikts, ka šeit, nav jau apsolīts, ka mums nebūs šis nogurums. Nogurums nāks, ir runa, ja, kad ja mēs nepiekusīsim, tad nepiekusīsim labi darīdām. Dievs to zina, ka mēs varam piekust. Viņš uzsver to. Tad nepiekusīsim. Pasaka kaimiņam to, nepiekūsti. Jo mēs pļausim. Visam ir pļauja. Nav tāda sējas, kur nebūtu pļauja. Visur ir pļauja.
Mēs runājam ar vārdiem. Mēs jau iesējam kaut ko savās dzīvēs. Tad, kad tu runā Dieva apsolījums, tu jau sēji. Sēji šodien, lai tev būtu ko pļaut tavā rītdienā. Sēji Dievu vārdu šodien savā dzīvē, savā ģimenē, savā namā, lai tu būtu gatavs nopļaut rīt, parīt, nākotnē. Sēji savus bērnus šo vārdu. Ziniet, šis nogurums ir teicis, kad viņš nāks, kad tas būs. Vēlme padoties nāks. Tas runā, šie panti runā par to, tas būs vilšanās. Bet šī pastāvība saka, pastāvēt, un tas runā to, ka pastāvēt tā saka, es turpināšu tik un tā. Tāpēc, ka Dieva vārds ir uzticams. Dievs ir uzticams. Es turpināšu. Un pastāvība atklāja to, kas ir mūsu sirdī. Tā parāda to, kas ir mūsos. Vai mēs izturam? Ko mēs darām tajās situācijās? Ziniet, ir tā, ka mēs redzam arī to, katram tas ir bijis un novērojams, arī manā dzīvē. Daudz cilvēku iesāk darīt to, ko Dievs ir uzticējis. Daudz iesāk, bet ne visi turpina. Un tas nav tāpēc, ka viņi nevarētu to izdarīt, bet tāpēc, ka viņa neizvēlas palikt tajā, ko Dievs ir uzticējis. Atnāk nogurums vai vilšanās. Ne jau Dieva vārdā ir šī vilšanās. Dievs ir uzticams. Pastāvība, tā ir izvēle. Tā vienmēr būs tava izvēle. Tu to nevari kontrolēt. Tu nevari kontrolēt, cik ātri atnāk šie rezultāti. Cik viegls būs šis ceļš. Cik cilvēki tev sapratīs. Viss notiek šīs lietas, viņas būs. Bet tā ir tava izvēle, pastāvēt. Tu varbūt vari kontrolēt vienu lietu. Vai tu paliksi tajā, vai tu aizies. Ir daudz un dažādas situācijas, kas mums nāks, un daudz un dažādas grūtības un pārbaudījumi mūsu dzīvēs. Bet Dievam tam ir savs plāns un savs mērķis. Klausies, tu to satver šodien. Ziniet to, kad visai šai sējai ir koks, un kokam ir saknes. Viss sākās ar šo sakni. Ja viņš neiesakņojās, arī augs. Ja viņš neiesakņojās, viņš nevar pastāvēt. Dabā mēs to redzam. Ir svarīgi, ka šīs saknes ir. Ja nav sakņu, atnāk pirmās vētras un viss sabrūk. Un Dievs gatavo mūs šīm vētrām. Viņš grib, lai tu iesakņojies. Viņš grib, lai tu iesakņojies. Lai tu esi sakņots viņa vārdā, viņa apsolījumos. Tā ir sistēma, kas ir jāizstrādā. Lasīt Dievu vārdu, iedziļināties tajā, pārdomāt to, iesakņotos viņa vārdā. Un tad tu būsi sagatavots šīm vētrām. Nav apsolījums, ka vētra nebūs, viņas būs. Bet tas parādīs to, cik dziļas ir tās saknes. Cik tu dziļas Dievā, viņa vārdā. Vētra parāda to, cik dziļi ir tavs saknes. Tas parādīs to rūdījumu tālākai dzīvei. Jēkaba vēstule. Šeit ir runa par to, ko Jēkabs tieši saka. Jēkaba 1, no 6 līdz 8. Un tur ir teikts, ka tas, kas nav nostiprināts vārdā, tas līdzinās vēja dzītam un mētātam jūras vilnim. Ziniet, ja mēs stiprināmies vārdā, esam tajā, mēs zinām, ko Dievs runā konkrēti par šīm lietām mūsu dzīvēs. Pastāvība ir tā, kas tev nostiprina. Pastāvīgi būt Dieva vārdā. Pastāvīgi būt tajā un palikt. Nevis dāvans ir mūsu dzīvēs tās svarīgākās. Nevis talantu un emocijas, bet spējas palikt. Spējas palikt tajā, kur Dievs tev aicina. Ko tu esi satvērs. Patiesībā Dieva valstībā uzvar nevis tas, kas ir visspēcīgākais, bet tas, kurš nepadodas, izturēt un pastāvēt. Paliec tajā. Ziniet, tad arī tās lietas, ko Dievs ir paredzējis mums, viss ir dēļ šī rūdījuma, dēļ šīs pastāvības. Tāpēc arī Jēzus teica, ka pasaulē jums būs bēdas. Ļoti brīnišķīgs apsolījums. Bet viņš turpina. Bet
Turiet droši prāt. Es pasauli esmu uzvarējis. Tevī mājo Kristus. Tas nozīmē, ka tu arī esi uzvarējis. Tu esi uzvarētājs. Pasaka savus blakus sēdošiem. Tu esi uzvarētājs. Tāpēc, ka Jēzus ir uzvarējis. Un tas ir dots ikvienam. Nav izņēmumu. Nav izņēmumu. Tātad pastāvība ir apzināt izvēli nepadoties. Apzināt izvēli nepadoties. Uzticība Dievam ilgtermiņā. Es uzticams. Es tā domāju pie sevis, ir tā, ka labi, viņš vienam, mēs Bībelē redzam, ka viņš uztic lietas kādam vienam, un tas to darbu izpild un aiziet līdz galam. Tālāk mēs šiem piemēram pieskarsimies. Bet mēs esam tik daudz. Mēs esam tik daudz. Bet paldies par Svēto garu. Paldies, ka Jēzus aizgāja un viņš sūtīja Svēto garu. Tādēļ mēs varam to izpildīt, pateicoties Svētā gara klātbūtnei. Vienmēr, visu laiku, ka mēs varam izturēt. Pateicoties tam, mēs varam iziet cauri. Svētais gars dod spēku piecelties. Viņš iedrošina, viņš uzmundrina. Novērtējiet to. Novērtējiet to. Svētā gara klātbūtne. 24/7. Visu laiku. Visu laiku ar mums ir viņš. Viņš nekur neatstās un neatkāpjas. Pat tad, ja to arī sagrēko un pakrīt, viņš ir klātesošs. Jo viņš ir tas, kas ved atpakaļ. Viņš nenotiesā tev un nenosoda. Viņš tev ved ārā no grēka važām. Viņš ved atpakaļ. Jēzus asins tev nomazgā un tu atkal ej tālāk. Tā tas viss ir. Kāds tad ir šīs pastāvības pazīmes? Kā izskatās pastāvīgs cilvēks? Pirmais psalms, es zinu, ka tu to zini. Pirmais psalms un tālāk sākums ir, un tad 3. pants. Tāds ir līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā un kam lapas nesavīst. Viss, ko viņš dara, tam labi izdodas. Klausies, tavām dienām, it kā tu uzskati viņas pa vecumdienām, bet tu nesavītīsi. Tu nesavītīsi. Dievs dod apsolījumu. Tu nebūsi kā sačaukstējuši lapa. Dievs dod spēku vecumdienās. Dievs dod spēku ikvienam, visos laikos. Tu nebūsi šī sačaukstējušā lapa. Mācītājs, atceros, to pieminēja. Tu neesi tāds, jo tu esi stādīts pie šiem Dieva dzīvības ūdeņiem, pie viņu vārda. Tu esi tur iesakņojies. Un tas tev uztur pie dzīvības. Tad tu arī nesīs augļus pareizā laikā. Tu nesavītīsi. Un viss, ko tu darīsi, tev labi izdosies. Viss. Viss. Pastāvība tā nav teorija. Tā vienmēr kļūst redzam tajā, ko tu dari. Tad tava prakse, to, ko tu dari, tā kļūst tad redzam. Tu kļūst pastāvīgs. Tev ir prakse un tā tev norūda. Tā ir tava ikdiena. Tu vari daudz runāt par ticību, par aicinājumu no Dieva, par izaicinājumiem, par visu kaut ko, bet pastāvība atklāja patiesībā, kas ir cilvēkā iekšienē. Tā pastāvība, kas ir tevī. Ka tu esi paliekošs tajā. Mateja evaņģēlijā, kad Jēzus 13. nodaļā tur runā par daudz un dažādām augsnēm, ka tiek sēta sēkla. Mateja evaņģēlijā 13. nodaļa. Viņš atklāja tādu interesantu patiesību. Un šeit ir vairāk tas, kā arī par to, kā cilvēki uzņem vārdu, kā viņi to dzird, kā kurš to pieņem, cits ar prieku. Un daži nes augļus. Ir dažādi cilvēki. Bet ja augļi nav teikts, ka viņi nenes vispār. Viņi nes savā laikā. Tas nav tāpēc, ka viņiem nebija iespējas arī. Tas ir tāpēc, varbūt, ka viņiem nebija šīs pastāvības. Un tad viņš saka tālāk, ka mēs zinām, ka nes augļus ar pastāvību savā laikā. Augļi nenāk ātri, viņi nav uzreiz. Atceries, teicu par koku, par sēklu, kur tiek iesēta, ir saknes, visiem ir stumburs.
parādās lapas, ziedi. Un tas ir process, tas ir laiks, un tad tu ieraugi augļus. Tu neredz uzreiz šos augļus. Tas ir kaut kāds process, viss ir likumsakarīgs. Dievs to viss ir sakārtojis. Viņš to viss ir ielicis tādā veidā. Nav tā, hops, un kartupels izlec ārā. Tas nebūtu normāli, ja viss tā notiktos. Visam ir savs laiks. Jā, tas nozīmē, ka šie augļi nenāk ātri. Augļi nāk tiem, kas paliek. Kas paliek iesakņot. Kas paliek pie koka. Mēs esam zari. Viņš ir koks. Mēs esam šie zari, kas nes augļus. Arī tad, ja kaut kas šīs padus tiek izgriezts savā laikā, tomāts, kas audzē, tie zina, lai būtu vairāk šo augļu, lai viņi labāk būtu, nogriež šos liekos, kas nevajag. Padusīts izlauž. Un tas ir vērtīgi. Liekas, tas pliks stumburs, bet tik daudz augļu. Tu vien skaties, wow, cik daudz tomātu. Un tas ir rezultāts. Kad liekais, vai paliek. Nevajag lieko. Atstāj to lieko. Pastāvīgs cilvēks nav vadīts emocijās. Es atkārtoju to vēlreiz. Tas nav emocijas. Tā pastāvība nebalstās uz emocijām. Nepastāvīgi cilvēki, kā Jēkabs, par ko runā, viņi dzīvo kā pa viļņiem. Šodien deg, rīt pazūd. Iedegās, pazūd. Šodien tic, rīt šaubās. Bet cilvēciskā daba un tā būtība ir tāda. Te augšā, te lejā. Te augšā, te lejā. Bet tas ir process. Un katram mums tas ir savādāks. Bet Dievs tev ved uz pilnību. Tā ir tava izvēle. Viņš mūs ved uz pilnību. Un, ziniet, arī pastāvīgs cilvēks, viņš arī turpina. Arī tad, kad nav rezultātu. Arī tad. Viņš turpina. Turpina būt neatlaidīgs. Ziniet, mēs dzīvojam šī laikā, šī kultūrā, ka viss balstās uz kaut kādiem rezultātiem. Nav redzams. Ja nav redzams progress, cilvēki apstājās. Ja tu ar laiku neredz progresu, tu pārtrauc. Bet Dieva valstībā viss ir savādāk. Kad sēkla ir zemē, uzreiz, kā es runāju par šo sēklu, par šo augšanu, šis process ir, ka ne uzreiz viss ir. Viss nenotiek tā dienu vai pēc nedēļas. Tie ir mēneši. Mums tie ir gadi varbūt. Bet tas ir laiks, kā Dievs to redz tevī. Nedomā, ka tu esi nevajadzīgs. Nedomā, ka tu esi atmests. Tā nav, tie ir meli. Dievs neatmet nevienu. Katrs viņam ir svarīgs. Katrs. Ja tu esi Dieva gribā, tad šis process notiek arī tad, kad tu to neredz. Ja tu esi šai Dieva gribā, tu esi šai Dieva gribā, tāpēc, ka tu esi pieņēmis viņu kā savu glābēju, tu jau esi viņa gribā. Tu vēl neredz gala rezultātu. Uzticies. Esi pastāvīgs līdz galam. Tas, ka arī psalms, kas runā par to, ka tu esi kā līdzīgs kokam, kas stādīts pie ūdens upēm, kas savus augļus nes pareizā laikā. Tu esi tajā iesakņots. Tu esi iesakņots vārdā. Iesakņots šajās attiecībās ar Dievu. Tas vairāk runā par to, ka tu esi iesakņots šajā patiesībā. Un tas tev notur pie tā, ka tu paliec pastāvīgs. Tu paliec pastāvīgs tajā. Tu esi uzticams visās lietās. Ziniet, tas iesākās kaut kur mazajās lietās. Tas nav ar kaut kādu milzīgu kalnu, kas tev tiek uzticēts. Parasti viss sākas ar mazumiņu. Arī par to, arī tajā ziņā, ka tu lūdz Dievu, arī pat tad, kad neviens cits neredz. Bet Dievs to redz. Tas ir tavs mazumiņš. Kad tu sāc lūgt par savu namu, par savu ģimeni, tu redz rezultāts, ka viens atgriežas, otrs. Tālāk tu sāc lūgt par saviem kaimiņiem, klases biedriem, darbbiedriem. Tad ej tālāk, pilsēta, apkārtni. Tu sāc ar šo mazumiņu. Tu gribi ieraudzīt šīs lietas, un tu gribi redzēt viņas glābtas. Ja tā ir Dieva griba, lai visi cilvēki tiktu izglābti. Tu sāc ar šo mazumu. Es uzticams tajā mazumā. Un Dievs to redz. Viņš redz to pastāvību tavā mazumā. Tas, ko tu esi iesācis.
Pastāvīgs cilvēks nekad nenovirzās no šīm grūtībām. Zini, šīs grūtības neatnāk, lai tevi iznīcinātu. Tās atnāk, lai atklātu, cik tu esi stabils. Cik tu esi stabils. Tās tev norūdīs. Tātad nebēdā, ja ir grūtības. Mēs redzam, ko Pāvils teica. Arī tālāk šie piemēri, tas ir cauri visām viņa vēstulēm, ja, ka viņš to raksta, kam viņš izgāja cauri. Viņš iegūst šo rūdījumu. Un Dievs vēlās šo rūdījumu ielikt tik vienā no mums. Tātad nepastāvīgi cilvēki, kas ir vēji mētāti, viņi bieži maina virzienu jau pie pirmās pretestības. Pastāvīgs cilvēks saka, ka Dievs man deva un es palikšu tur, kur es esmu. Dievs ir man uzticams. Lai arī kas notikt, es palikšu pie tā, kur esmu. Pie tā apsolījuma, ko Dievs man ir devis. Tas nenozīmē, ka tev nebūs jautājumi. Dievs, kāpēc? Kāpēc ir tā? Kāpēc man tāds smagums jānes? Tas ir labi, ka tev ir jautājumi. Tas ir labi, ka tev ir jautājumi. Tas nozīmē, ka tu neesi vienaldzīgs. Ir daudz cilvēku, kas labi iesāk, bet ir daļa, kas arī nepabeidz. Bet Dievs ir nomodā par katru. Ir atgriešanās ceļš. Es domāju, ka ne tāpat vien Dievs ir devis arī šo atgriešanās ceļu tiem, kas pakrīt. Atceries līdzību par pazudušo dēlu. Likās bezcerīga situācija. Bet arī tur ir izēja. Dievs arī tur redz izēju. Tu aizēji, bet viņš jau tev redz atgriežamos atpakaļ. Jau iesākumā. Viņš redz, ka tu jau esi atpakaļ. Tāpēc, ka līdzībā mēs redzam, ka viņš jau gaidīja, ka viņš iztālēm redzēja šo dēlu, kurš nāca atpakaļ. Kā to redzēt iztālēm, ja tu negaidi? Dievs gaidīja viņu. Un Dievs gaida ikvienu atpakaļ, atgriežamies. Vienmēr ir ceļš atpakaļ. Vienmēr ir ceļš atpakaļ. Pēters atgriezās. Pēters atgriezās. Par Jūdi cits stāsts, bet tā arī ir cilvēka izvēle. Ir patiesa grēka nožēla, sirds nožēla, un ir rezultāts. Un Dievs to redz. Dievs redz tavu uzticamību, to mazumiņu. Ziniet, tie cilvēki, kas ir pastāvīgi, viņi arī pabeidz, nevis tikai iesāk. Tas nekas, ja arī tu esi nepastāvīgs, arī ikvienam ir cerība, jo Dievs redz arī mūsu situāciju, kas esam neusticami vai nepastāvīgi. Viņš redz to, un viņš tev ved atpakaļ uz atgriešanās ceļu. Tas ir ikvienam. Ziniet, Dievs neatalgo sākumu, bet atalgo uzticību līdz galam. Balva ir finišā. Nav svarīgi, kā tu startēji, kā tu skrēji, bet izturēt, vienalga kā, kaut četrābas, bet tikt finišā. Tik daudz šo situāciju redzēt arī sportā, kur vienkārši pakrīt. Pakrīt, viss sabrūk, bet viņš aizrāpo un ierāpo šai finišā. Un tā ir neatlaidība un izturība un pastāvība. Kaut četrābas, bet aiziet līdz galam. Tā ir izturība. Pastāvīgs cilvēks nevadās pēc emocijām. Viņš arī pat turpina bez rezultātiem. Viņš ir dziļi sakņots. Viņš uzticams ir mazajās lietās. Viņš nepadodas grūtībās. Viņš pabeidz iesākt to. Un ziniet, šī pastāvība nav skaļa. Par daudziem nemaz neredz, kas notiek viņa dzīvēs. Neredz, bet viņi ir uzticami mazumā. Un te nav jāstaigo cilvēku priekšā, bet Dievs ir, kas to visu redz, un viņš atalgo. Balva būs no viņa, ne no cilvēka. Ziniet, kā tas ir, kad daudz domā, varbūt, tas ir mans raksturs, tā ir iedzimtība vai kas, nē. Kā tad īsti ir, vai pastāvība ir iedzimta, vai tā ir attīstām? Kā tad īsti tā rodas? Romiešiem 5. nodaļa no 3 līdz 4.
Mēs teicam sev laimīgs arī savās ciešanās, zinādam, ka ciešanas rada izturību, pastāvību, bet pastāvību, cerību. Viss ir secībā. Ciešanas rada izturību, laicīgas grūtības tās ir, rada izturību šo pastāvību, ka mēs varam pastāvēt tajās grūtībās. Un galā pastāvība un cerība ir tā, kas ved tālāk mūs uz priekšu. Tas ir tam, kam ir turpinājums. Tam ir turpinājums. Pasaka kaimiņam, ka pastāvībā ir turpinājums. Jēkaba vēstulē, 1. nodaļa. Es nolasīšu no Glika tulkojuma. Un šeit ir pavisam tā doma tāda, kad iet runa par pastāvību. Mūsu datoru bībelēs, un tā, kas uz ekrāna, iet runa par kaut ko citu, par izturību. Bet es domāju, ka pastāvībā ir vilkt arī domzīme izturība. Tā mūs norūda. Mēs paliekam izturīgi. Glika bībelē ir teikts, zinādam, ka jūsu ticības pārbaudīšana rada pastāvību, bet pastāvībai, lai ir pilnīgs darbs. Lai jūs esat pilnīgi un veseli, un ka jums nekā netrūkst. Ziniet, kaut kas tajā ir. Ticības pārbaudīšana rada pastāvību. Pastāvībai, lai ir pilnīgs darbs. Visam šim procesam tātad Dievs parāda, kas tad īsti ir. Viņš mūs ved uz pilnību, lai arī mēs esam nepilnīgi. Mēs esam nepastāvīgi, mēs krītam, mēs ceļamies. Mēs atkal domājam, ka esam nostāvējuši. Mums atkal sanāk kaut kur pakrist, atkal ceļamies. Un tas ir process, kurā Dievs mūs ved uz pilnību. Taisnais kritīs 7 reizes, bet celsies un ies tālāk. Tas ir tas, ka mēs esam pilnīgi, ka mēs esam veseli. Slavu Dievam, ka mēs esam Jēzus brūcēs dziedināti. Tas ir noticis. Un ka mums nekā netrūkst. Arī Dievs par mūsu vajadzībām parūpējās. Ziniet, pastāvībai ir šis process, kurš ir pilnīgs, un to dara Dievs. Mēs kā cilvēki esam nepilnīgi. Ejam, krītam, klūpam, ceļamies. Ejam tālāk. Un šī pastāvība arī neveidojas tad, kad liekas, ka notiek viss tā, kā mēs to esam iecerējuši. Un tā neveidojas tad, kad tev liekas, ka Dievs varbūt tev ir atstājis. Viņš nav nekad tev atstājis. Tev tā liekas, bet viņš ir tev klātesošs. Lai arī tas, ka mēs domājam, ka nav tā, kā mēs gribētu, Dievam ir cits plāns. Dievam ir cits plāns tavai dzīvē. Ne tā, kā tu esi to iecerējis. Tu domā, ka tas bija labi, ka tas būs viss. Bet Dievs ir sagatavojis vēl labāk. Un tā ir Tēvs sirds, ko viņš parāda. Ka viņš dod vēl labāk. Katrs labs devums un katra pilnīga dāvana nāk no viņa. Pilnīgi. Tu esi iecerējis, ka tas ir labs, bet Dievs dod vēl labāk. Slavu Dievam. Tā ir mūsu tā tiekšanās pēc labām lietām. Tāpēc, ka Tēvs ir labs un viņš dod labas lietas. Kāpēc cilvēki vispār dzīvē viņi redz un tiecās pēc labām lietām? Labas mašīnas, labas mājas. Tā ir laba īpašība, tā ir dievišķa īpašība. Labas lietas. Lai mēs tās lietot, lai dvēseli atspirkt, baudīt, bet lai tām nepieķertos. Lai mēs šajā laikā, ejot cauri, lietojot šīs lietas, pagodināt Dievu, izejot cauri, nepieķeroties, pagodinot viņu, ejot tālāk, izejot cauri šim laikam, lai tā būtu Dievam par slavu un pateicību. Pastāvība, tas ir process, tā nav dāvana. Tā nav dāvana. Tev ir jāpieliek piepūli, lai tu to saņemtu, tev ir jāpieliek piepūli. Daudz domā, tas ir man vienkārši tāds raksturs, ka es esmu nepastāvīgs cilvēks. Nē. Bībele saka pavisam ko citu. Ziniet, arī šie spiedieni, kas ir mūsu dzīvēs, tie mūs atklāja kaut kā to mūsu patiesību, kas ir mūsos. Šīs situācijas mūs veido, norūda, nostiprina.
kausē. Liekas, ka tu esi kā māls, kur tev mīts. Bet Dievs nedara tā, ka viņš atmet to pikuts malā, kā podnieks, kurš veido šo trauku. Viņam nesanāk, viņš atkal ņem no jauna. Līdz kamēr trauks izveidojās, lielisks. Viņš atkal apstājās, nav ritīgi, līdz galam, pilnīgi gribās. Atkal sāk no sākuma šo pikuts un veido, mīts. Tas vēl nav beigas. To malu trauku ieliek karstā krāsnī. Viņi sadedzina, lai viņš būtu vēl izturīgāks. Viņi lielos grādos ieliek. Lielāks spiediens. Ne tikai šis spiediens, kad viņi veido un taisa, turpinās vēl šie grādi, kur tev jāiztur ir. Un Dievs tur ir klātesošs. Viņš pacēja grādus. Tas būs šis process, kam tu ej cauri. Un tas būs par svētību gala rezultātā. Tu būsi norūdīts stiprs, lai mantotu tautas, lai mantotu dvēseles, lai stātos pretī vēlnu darbiem, lai tiktu izrādīt viņu darbi. Tu tiec norūdīts un sagatavots šim laikam, lai darītu Dievu gribu, lai paceltos viņu spēkā un pasludinātu nākamās lietas. Tie cilvēki, kas būs tavā dzīvē, tavā ceļā, viņš sagatavo tev šai dienai, lai tu sludinātu viņu varnos darbus, lai tu varētu drosmīgi pretī stāties, jebkādas šīs cilvēciskās prātošanas apgāst un pacelt Dievu vārdu augstāk pāri visam. Dievs gatavo šim laikam ikvienu. Tāpēc ir vajadzīga šī pastāvība. Pastāvēt šajās grūtībās, kam tu izies cauri un saņems gala rezultātā vainagu. Spiediens tas ir kā tests. Ja? Dievs to neizmanto, lai tevi salaust. Viņš nekad tā nedara, lai tevi salaust. Viņš to lieto, šo spiedienu, lai tevi nostiprinātu. Lai tu galā būtu rūdīts. Karstā krāsnī, apdedzināts, izgājis cauri. Dievs ir klātesošs arī krāsnīs. Sadraks, Mesaks un Abednego. Šie 3 vīri, ko iemet ceplī. Dievs tur bija klātesošs. Tu tiksi iemests ceplī, Dievs ir klātesošs. Tās dzīves grūtības, tie karstumi, kas nāks tavā dzīvē, viņš ir klātesošs. Tas nebūs tas, ko tu nevari panest. Dievs pazīst katru, ko katrs spēj. Un viņš darīs pārbaudījumam tādu galu, ka tu to vari panest un izturēt. Mēs esam tik dažādi. Un viņš strādā pie mums, pie katra personīgi. Katrs ir unikāls Dieva rokās. Kā neatkārtojam šis māla trauks, ko veido, ko sagatavo. Un Dievs vairāk rūpēs, ziniet, par tavu raksturu, nekā par tavu komfortu. Tā ir. Mums gribās brīžiem tik komfortabli justies, bet mēs atliekam malā to svarīgāko daļu. Tas viss ir vajadzīgs. Tas ir grūti pieņemt, bet tas ir patiesi. Viņš rūpēs par tavu raksturu, lai tas būtu Kristus līdzībā. Tev nebūs komfortabli, tev nebūs patīkami, ka šīs lietas vienkārši tev svētais gars pacels, izcels ārā gaismā. Tie ir tādi brīži, ka tev liekas, gribās brēkt, bļaut skaļi. Tā draņķība, kas lien ārā. Ikvienam, arī man. Un Dievs tam mūs sagatavo. Tāpēc ir šie grādi. Lai ir šie grādi Dievu klātbūtnē, lai ir šie grādi tajā brīdī, kad viņš norāda par konkrētām lietām, ka tev ir jāiet ārā no tā. Slavu Dievam. Tas ir process, kam tu izej cauri. Daudziem ir tā, kad atnāk šīs grūtības, daudz domā, ko es izdarīju nepareizi. Ko saka Jēkabs? Jūsu ticības pārbaudījums rada pastāvību. Nevis iznīcina, nevis atņem. Tas kaut ko rada, un tā ir pastāvība. Kad tu esi pastāvīgs, krams, norūdīts. Slavu Dievam. Šī pastāvība neveidojas tikai vienā dienā. Tas ir laiks, ka mēs ejam cauri. Tas ir process. Diena pēc dienas. Izvēles pēc izvēlēm. Situācijas pēc situācijām. Laiks, kas ir vajadzīgs mums katram. Katram.
Tāpēc katru reizi, kad tu nepadodies, tu kļūsi stiprāks. Nostiprinoties viņa vārdā, viņa apsolījumos. Tu nevari vienā dienā kļūt par šo pastāvīgo cilvēku. Tas nenotiek tā uzreiz. Tas ir laiks, kad tu tiec sagatavots. Tev jāļauj Dievam pabeigt viņa iesākto darbu pie tevis. Esi padevīgs. Esi padevīgs, lai šis podnieks tev veido. Lai viņš ņem un mīdz tev. Un arī grādos attiecīgajos ieliek, ko katrs var panest. Lai Dievs ir šis podnieks, lai viņš tev veido. Šī pastāvība, kas nepiedzimst, tā tiek veidota. Process, solis pa solim. Un tas prasa laika. Laiku arī Dievam. Ziniet, cik Dievs ir pacietīgs ar ikvienu no mums. Slavu Dievam. Slavu Dievam par Dievu žēlstību, ka viņš ir pacietīgs ar mani, ar jums, ar ikvienu. Viņam pietiek šīs pacietības. Viņš nekad neapstājās. Viņš pabeigs iesākto. Tā tas ir. Lūkas evaņģēlijas 16:10, kas runā par to, kas mācā, kas mazās lietās ir uzticams, tas arī lielās lietās ir uzticams. Viss sākās ar disciplīnu, viss veidojās, viss tas ir vajadzīgs. Pastāvība tas nav vienreiz spēcīgi un tad daudzas reizes uzticīgi. Nē. Tas ir visu laiku. Tas ir konkrēts lietas, konkrēts process pie mums. Nekad nevadīties no šīm sajūtām. Es to vēlreiz uzsveru. Un tas ir viens no lielākajiem šķēršļiem, ka mēs balstamies uz emocijām, ticības dzīvē. Emocijas mums nevar dot to rezultātu. Tie, kas remā mācās, zina šo teicienu, kas ir emocijas. Arī tad, kad mums negribās lietas, ko mēs darām, ir tā, ka mums kaut kas ir par smagu, tev liekas, ka ir par grūtu, bet paliec uzticams tajā. Paļaujies un tici, uzticies Dievam. Viņā ir rezultāts, viņā ir atrisinājums. Ja tie, kas dzīvo pēc sajūtām, tu paliksi neregulārs, nestabils, tev varēs viegli virzīt, sajūts ir maldinošs, tās aizved nepareizā virzienā. Ticība ir tā, kas mūs ved cauri šim laikam. Ticība ir tā, kas mūs ved uz šo pastāvību arī. Ticēt, ka Dievs palīdzēs un būs klāt un ir klātesošs. Nevis būs klāt, bet viņš ir klātesošs. Un tev ir jāsaprot tas arī, ka šie rezultāti nenāk ātri. Viņi ir pakāpeniski, solis pa solim. Saknes aug lēni. Raksturs veidojas arī tādā veidā. Pakāpeniski. Pakāpeniski tiekam norūdīti. Augļi. Tie ir noteiktā laikā. Atceries šo secību. Pakāpeniski. Bet tas nenozīmē, ka tas ir ilgst mūžīgi un ilgstoši. Ej līdz tam, skaties, Dievs tev ved tālāk. Ja tu dzirdi vārdu, pieņem to. Kā tu klausies? Ko tu dari ar dzirdēto? Ko tu dari ar vārdu? Ko tu dari ar to, ko tu dzirdi? Vai tu pielieto un esi vārdu darītājs? To saka arī Bībele. Kā mēs klausāmies, kā mēs dzirdam. Šīs pareizās vidas arī jāizvēlās ir. Tur, kur mēs esam, ir forši, ka tev ir cilvēks blakām, kurš ir pastāvīgs. Slavu Dievam par manu sievu. Es redzu, ka Dievs darbojās pie ikviena no mums. Viņš nogatavina šo pastāvību. Es esmu pateicīgs par savu sievu Dievam, ka mēs esam tādā vidē, kad tas arī maina to domāšanu. Tas rosina tevī šo disciplīnu. Ziniet, pastāvība tā ir disciplīna. Tas liecina par to, ka mūsos ir šī disciplīna, šī pastāvība. Ka mēs kaut ko darām sistemātiski. Tā ir kā laba rutīna lasīt Dieva vārdu, amen? Tā ir laba rutīna, un tā nāk par labu, un tā ir mums par svētību. Tā ir viena no rutīnām, pie kuras jāpieķeras. Dieva vārdu lasīšana, lūkšanas un pielūgsme. Tas ir vienīgās rutīnas, ko mēs, neteiksim rutīnas, bet tas ir dzīvesveids. Bet tas ir tas, ko mēs atkārtojam dienu no dienas, ka mēs bez tā nevaram, ka mums garīgais cilvēks pēc tā slāpst. Mums ir jātrenē. Tas viss ir jātrenē kā muskuli. Tad, kad
sportisti kaut kam gatavojās, pastāvību var salīdzināt kā ar šo muskuli. Jo vairāk to lieto, jo tas stiprāks kļūst. Sāk ar mazām lietām, ar maziem svariem, ar mazām slodzēm. Uzreiz nevajag ņemt to lielo, tu salūzīs, tu neizturēsi. Sāc ar mazumiņu. Nepārtrauc, ja? Šī noteiktība ir tajā, ka tu nepārtrauc. Tu pārēj katru reizi uz jaunām lietām un te uz rezultātu. Tu pamazām pieaudzē šo svaru. Tie, kas nodarbojas ar sportu, viņi to dara soli pa solim, pamazām. Un tur, kur ir šīs sāpes, ir šīs sāpes arī sportā, viņi iziet cauri milzīgām sāpēm, līdz sasniedz rezultātus. Viņi ieliek tajā laika sviedrus, un tās ir arī sāpes, kur šis muskuls ir jānodarbina. Tā ir piepūle, tā ir pastāvība tajā, ka tu dari to pastāvīgi. Pastāvīgi. Ikvienā jomā tas ir. Ikvienā jomā. Un ir tādi brīži, liekas, kad atgādini sev, arī sevi, kur viss sākās, kad Dievs izved no kaut kādām lietām ārā tev, kad viņš palīdzēja tev. Ir brīnišķīgi atcerēties, kur Dievs bija klātesošs, kur viņš pagodinājās. Atgādini to sev. Ja Dievs tev tad piecēla un izved ārā, tad kas ir tagad? Un nav nekas tāds, ka viņš nespētu izdarīt un izmainīt tavā dzīvē. Šis rūdījums ir svarīgs. Tad maz tāda bībeles piemēra arī par pastāvību. Ebrejiem 12. Nodaļa. Tāpēc tad arī, kur ap mums visapkārt tik liels pulks liecinieku, dosimies ar pacietību mums noliktajā sacīkstē, nolikdam visu smagumu un grēku, kas ap mums tīnas. Pastāvība nav tikai šī kā mācība, kā tāda. Tā ir redzama arī šo cilvēku dzīvēs, Bībeles piemēri. Mēs redzam daudz Dieva vīri, kas ir gājuši cauri šīm grūtībām. Mums ir tik daudz piemēru, mēs varam paskatīties un ņemt un būt tādi kā viņi. Bet galvenais mūsu fokus ir uz Jēzu. Viņa ceļš, viņa dzīves gājums. Noa pastāvība. It kā Noa, kad ko darīja, tad 1. Mūzes grāmatā, 6. nodaļa 14. kad Dievs kaut ko uzticēja Noam. Es jau sākumā teicu, ka Dievs uztic vienam cilvēkam. Viņš strādā ar vienu. Mēs esam daudz. Tajā laikā, kad Dievs pacēla Noā, viņš iedeva viņam konkrētas lietas, konkrētu plānu, kā šo šķirstu uztaisīt. Es domāju, viņam neatnāca šaubas. Kāds lietas? Par kādu lietu Dievs? Ko tu runā? Kāds ūdens? Kur? Es te uzcelšu to kuģi. Kur vēl ūdens ir 1000 kilometru attālumā? Es viņu vilkšu uz turieni. Es domāju, ka Noam nācās salauzt, bet viņš bija uzticams, pastāvīgs tajā, ko viņš darīja. Tās nebija nedēļas. Tie nebija mēneši. Tie bija aptuveni 120 gadi. 120 gadi. Palikt pastāvīgi tajā un taisīt. Bet, ziniet, tam bija rezultāts. Tam bija turpinājums. Izglābās viņa ģimene. Un bija turpinājums cilvēcei un visai tai dzīvai radībai, ko Dievs bija radījis. Aiz tevis ir turpinājums. Pasak to sev. Aiz manis ir turpinājums. Tāpēc tev dzīve ir šie pārbaudījumi, šis laiks, kam jāiziet cauri, lai tu būtu pastāvīgs, pastāvēt tajā, un tev būtu turpinājums. Augļi. Ikvienam būs augļi. Un tāda ir Dieva griba. Un tas ir tas arī. Ijabs. Kā Ijabam tas bija? Ijab grāmata. 1. nodaļa no 21-22. Tas ir palas mājās šīs rakstvietas. Ijab 1, 21, 22, bet vispār par Ijabu izlašu Ijabu grāmatu. Kad viņš zaudēja visu. Nekas nepalika. Viņš vēl teica, Dievs deva, Dievs ņēma. Tā kunga vārds, lai slavēts, pat tādā situācijā. Ziniet, tas nav normāli cilvēciski. Tam, ko viņš piedzīvoja.
Bet tas bija tas, ka viņš bija uzticams tajā. Viņš zināja, kāds ir Dievs. Viņš palika pie tā. Viņš zināja, ka Dievs nemainās. Viņš zināja, ka Dievs, tāpat kā Abrahāms, kurš gāja uz kaut ko neredzam, viņš ticēja, ka Dievs šo dēlu cels augšā. Viņš gāja uz to, ka viņš augšām celsies. Bet tas arī parādīja to, ka tur pie šīs upurēšanas, Īzaka, kur gribēja upurēt, turpinājums sekos. Un tas bija mūsu kungs Jēzus Kristus, kas tajā pašā vietā pēc vairākiem 1000 gadu atkal bija pie krusta. Tas bija tas, kā Dievs to redz. Mūsu ziņā nav zināt laiku un vietas. Mums ir jāseko viņu vārdam un palikt uzticamam. Tā Dievs to redz. Dievs ir mūs nolicis laikā, lai mēs piepildītu viņa gribu. Mums nav jālūko pēc kad un kā, cikos. Tas ir Dieva laiks, un Dievs to dara. Tu esi uzticams. Paliec pie tā, pie viņa vārda, ko viņš ir apsolījis tev. Nevajag prasīt, cikos Dievs. Viņa laikā tas būs. Ziniet, arī par Jāzepu. Jāzep šī pastāvība, netaisnība, kur vēl vairāk, 1. Mūzes grāmata no 37. nodaļas līdz 50. nodaļai. Izlas šo stāstu vēlreiz kā atgādinājumu par Jāzepu, kam viņš izgāja cauri šai netaisnībai. Vispirms, no saviem tuvākajiem atmestam tikt. Paši tuvākie, paši mīļākie brāļi pārdeva viņu. Pārdeva uz verdzību. Viņam bija visas tiesības būt aizvainotam, apvainotam, uz visu pasauli, uz visiem. Viņš nokļūst Potifara namā, tad arī tur šis apvainojums, ko viņš neizdarīja. Viņu iemet cietumā. Pat cietumā Dievs ir uzticams. Pat cietumā viņa vārds tiek pagodināts. Atkal viņš tiek izcelts ārā. Bet līdz tam bija ceļš ejams. Līdz tam mums Dievs norūda mūsos šo pastāvību, soli pa solim, kā Jāzepam. Tālāk Pāvils, 2. Korintiešu vēstule, 11. nodaļā. Tur jau no 23. līdz 28. pantam izlas arī to mājās, 2. Korintiešu vēstule no 11. no 23. līdz 28. Ko Pāvils piedzīvoja šie sitieni, vajāšanas, cietums, bats, plikums, augstums. Tie ir tādi piemēri, ko mēs redzam. Un ziniet, mums gribās visu laiku būt komfortā. Kristieši tiks vajāti. Varbūt šīs vajāšanas nebūs tik izteikts, bet viņas būs. Tu tiks apsaukāts par sektantu, par debīliķi, par nenormālu, par ārprātīgu. Nu, var jau ticēt, bet visam ir robežas. Nē, ticībai nav robežu. Dievam nav robežu šajā ziņā. Lai viņi runā. Lai viņi runā tāpat kā par Noā. Ko tu muļķis tur ej, tai draudzē, ko tu tērē laiku? Nē, tu netērē laiku. Tu tiec sagatavots. Tu esi pastāvīgi draudzē. Tu esi pastāvīgi Dieva namā, lūkšanās, mājas grupā. Tu esi pastāvīgs mājās savās lūkšanās, Dieva vārda lasīšanā. Arī viņiem būs laiks. Tie, kas smējas, arī viņi atgriezīsies. Lepnība nāk pirms krišanas. Saprot, ir kaut kādas lietas pasaulē, arī es to pieredzēju, kad tikko kā dedzīgs kristietis sākumā, kad bija atgriezies, runāja visiem un visur. Pat bija tāda situācija, kad mājās starp daudzstāvniem, tur Melorācijā, sētā, es sludināju evaņģēlu, un es nerunāju klusām, es runāju skaļi. Par to nevar klusi runāt, par to ir skaļi jārunā, to, ko Jēzus ir izdarījis. Un skatos, viens loks atverās, otrs. Cilvēki ir ziņkārīgi. Tad, kad tu sludini evaņģēliju, arī aiz ziņkārības vārds tiek iesēts. Viņš jau to nesaprot, ko viņš izdara. Viņš ir pieredzis, zina, es visu gribu dzirdēt. Ir tādi, kas visu grib dzirdēt. Nu, tad arī lai dzird. Tad, kad tu brauc autobusā, tu runā to ne jau tam, kas sēž blakām. Tu runā tā, ka visu to var dzirdēt. Saprot? Un tas ir Dievs, kā tā viņš to grib. Viņš pagodinās tajā. Un tad, kad tajā reizē sanāca runājuši viņam vīram,
Viņš jau atkal, kā jau parasti, tu pirms 3 mēnešiem vēl dzēri un pļēgroji. Es saku, tas cilvēks ir miris, viņš tā vairs nedara. Ko tu man te stāst? Paskatīšos, kā būs pēc 3 mēnešiem. Un ziniet, un Dievs, viņš pazemo šo lepnību un šo augstprātību. Tanī brīdī es to nesaprotu, kāpēc es tādas lietas stāstu un runāju. Es nesaprotu, bet es zināju, ka es sludinu Kristus, sludinu evaņģēliju. Un šie ziņkārīgie, tas nāca viņiem par labi iespējams. Viņi arī dzird vārdu. Lai šie ziņkārīgie ir vairāk mūsu dzīvēs. Dievs arī pie viņiem strādā. Tā kā, ja tu sludini, tu zini, ka tu vienam nesludini. Ja tu esi ārpusē kaut kur. To dzird daudz. Jā, ja tu esi kā sējējs. Ziniet, ir viens, kas sēj. Jā, cits, kas pļauj. Neuztraucies, ka tu redzi, ka kāds cits viņu nopļauj. Slavu Dievam. Nebēdā. Katrs saņem savu algu, tu esi sējējs. Kāds ir, kas aplaist? Kāda lūkšanas neredz nemaz. Viņš tur lejā pagrabā lūdz, un tas ir tavs darbs. Tā ir tava pastāvība, tavs neredzamais darbs. Tas ir tas, kurā tu esi uzticams. Tu lūdz atkal par šo cilvēku. Kāds nopļauj. Un tālāk ir process Dievam, ka viņš audzē. Dievs to dara. Tā kā nebēdā. Es jau viņam 30 gadus atpakaļ sludināju. Šī tagad atnāk un nopļauj viņu. Tu gaidīji šo pļauju? Negaidi, sēji vārdu. Kur ir redzēts sējējs? Kurš sēj? Un pēc tam skrien aiz muguras ar izskaptu. Neviens tā nedara. Neviens tā nedara. Esi tas, kas tu esi un to, ko tu dari. Katram ir savu daļa. Esi pastāvīgs arī šajā ziņā. Tā kā pats galvenais, tad gala rezultāts ir Jēzus Kristus. Viņa pastāvība līdz galam. Kā viņš to piepildīja. Ebrejiem 12:2. Un raudzīsimies uz Jēzu, ticības iesācēju un piepildītāju, kas viņam sagaidāmā prieka vietā krustu ir pacietis, par kaunu nebēdādams un ir nosēdies Dieva tronim pa labai rokai. Jēzus ir tas, uz ko mums jāskatās. Viņš, viņa ceļš, viņa dzīves gājums, viņa pastāvība, neatlaidība. Jēzus sēja vārdu. Kāds cits pēc tam no apustuļiem nāca un nopļāva. Viņš jau nenopļāva viņus. Viņš sēja vārdu. Pēters, es ticu, ka tajā dienā starp tiem 3000 bija šīs sēklas, kas tika iesēta tur, ko Jēzus sēja. Kāds to nopļāva? Iespējams, tur arī Pēteri. Tajā vasarsvētku dienā, kad daudz atgriezās, 3000. Kāds tur bija, kas bija dzirdējis par viņu? Nāca svētais gars un darīja šo vārdu dzīvu. Un kaut kas notika. Esi pacietīgs, pastāvīgs arī tajā, ka tu kādu dienu redzēsi to pļauju, ko tu esi sējis. Neapstājies arī tajā, jo galā mūsu dzīves un fokus ir uz Kristu. Ejot caur šim laikam, tiekam sagatavot, kļūstot pastāvīgi tajā, ko daram. Ikdienā, draudzē, esi pastāvīgi draudzē lūkšanās, esi pastāvīgi dievkalpojumos, esi pastāvīgi mājas grupās, lai tu tiktu sagatavots, lai tiktu nostiprināts tajā, ko Dievs ir paredzējis. Tātad paliec, turpini un uzticies Dievam. Tas ir tas, kā Dievs to redz. Tas ir tas, kas mums ir vajadzīgs ikvienam. Efeziešiem 4:14. Lai mēs neesam kā bērni, kas tiek mētāti un šurpu turpu, jo mēs vairs neesam kā bērni, kas tiek mētāti un šurpu turpu svaidīt katram mācības vējam. Ziniet, mēs pieaugam. Ir labi šī bērnība. Traļaļā. Bērni arī, ka mēs redzam. Bet ir laiks, mēs tiekam sagatavoti, norūdīt, izejot caur šī bērnībai. Kā jaunekļi, kā norūdīt vīru un sievas. Visam ir savs laiks. Dievam ir savs laiks. Ne tas, kā mēs to gribam. Svarīgi, ka tu iesakņojies viņā. Svarīgi, ka tu pastāvi viņā, ka tu esi pastāvīgs. Tā ir Dieva griba. Tas ir viņa plāns tavai dzīvei. Tas, kā Galatiešiem 6:9, kas bija, kad mēs
pļausim savā laikā, ja nepagursim. Tie augļi, ja, ko mēs ieraudzīsim, nepagurt, aiziet līdz galam. Šī ir labā ziņa, ka pastāvības trūkums, tas ir process, kuram tu iziet cauri, lai tu iegūtu šo rūdzību. Gal galā tas vairs nebūs trūkums, bet tu iemantos šo izturību, pastāvību līdz galam. Un tam Dievs mūs sagatavo. Tāpēc mēs ejam cauri šim laikam. Mēs esam ielikt šajā zemes dzīvē. Tas process ir kā tā dvaša, kā pūtiens. Kādu dienu mēs tiksim pārvērst pa ceļam līdz tam laikam. Mums ir jāiziet cauri tam sagatavošanās laiks. Draudz tiek sagatavot. Gal galā, ko Jēzus dara tagad šodien? Svētais gars, viņa darbs ir, ka viņš parāda visu savu spēku un varenību šajā laikā caur draudzi. Ir draudzes laiks, žēlstības laiks. Draudzes laiks ir tagad, kad tiekam sagatavot tām dienām, kas nāks, kad mēs tiksim kā līgavu pacelt gaisā padebešos, pretī tam kungam. Lai tam iziet cauri, mums tam ir jāsagatavojas. Saki, es sagatavošos. Mums ir jābūt tam gataviem. Un Dievs mūs uz to ved. Tā ir viņa griba. Halleluja. Paldies Tev, debes Tēvs. Pateicamies Tev, Kungs Jēzu, ka Tu biji pilnīgs. Paldies Tev, Kungs, ka Tu katru nepilnību pārvērti pilnībā mūsu dzīvēs. Debes Tēvs, nav nosodījumi tiem, kas ir Kristū. Tevī, Kungs, ir šīs pārmaiņas. Kungs, katra diena ir iespēja diena pieņemt šo izaicinājumu, būt pastāvīgiem tajā, kur esam, palikt tajā, tikt stiprinātiem, norūdītiem. Paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu mūs izved cauri šīm dienām, šim laikam, ka Tu mūs norūd un stiprini, norūd pēc savu vārda, pēc saviem apsolījumiem. Paldies Tev, Svētais Gars, ka Tu esi mūsu palīgs bēdu laikā, priekos, bēdās. Paldies, ka Tu esi klātesošs. Paldies Tev, Kungs, ka Tu visas asars vērs priekā. Paldies Tev, Kungs, ka Tu atjauno, ka Tu stiprini un dziedini. Halleluja! Paldies, ka Tu visu piepildīji pie krusta. Tu augšām cēlies, Tu svinēji uzvaru. Tā ir Tava uzvara, Kungs, ka Tu katram, kam nav cerības, dod cerību. Katram, kam ir slāpes, Tu veldzē tās. Tu atspirdzini ikvienu. Halleluja, jo mēs esam kā koki, kas stādīti pie ūdens upēm, kas nes augļus pareizā laikā, kam lapas nesavīst. Paldies, ka Tu mūs atspirdzini, ka Tu mūs iedrošini un stiprini. Paldies Tev, Kungs, par Tavu darbu mūsos. Paldies Tev, Svētais Gars, ka to, ko Tu esi iesācis, Tu to arī pabeigsi līdz Kristus atnākšanai. Paldies, ka Kristus raksturs izveidojas mūsos, ka esam pastāvīgi lūgšanās, ka esam pastāvīgi Tavā vārdā, ka esam pastāvīgi kopā. Kungs, lai Tavs prāts, Tava griba tik piepildīt šeit Talsos, šeit Tals novadā, šajā zemē Latvijā. Paldies Tev, debes Tēvs, ka esam pastāvīgi, paļāvīgi uz Tevis, ka mēs ticam un paļaujamies Tavu vārdu, uz Taviem apsolījumiem. Tu esi taisns, Tu esi patiess. Mēs Tev slavējam un pagodinam, Kungs Jēzu. Halleluja. Amen. Halleluja. Slava Dievam.